turpinām programmu gan vairs ne no radiomājas Doma laukumā. Varat meklēt mūs apmēram 200 metru diapazonā vidējos viļņos. Iespējams arī Latvijas televīzijas Skaņas kanālā, un šeit paziņojums, ka cilvēki Rīgā, kuriem ir uztvērē tā saucamo FM diapazonu 102,7 MHz frekvencē, var klausīties. Savus raidījumus ir atsākusi neatkarīgā komercstacija AA. Arī Maskava esot lūgusi Latvijai iespēju translēt pirmo centrālās televīzijas programmu. Mēs to šeit, protams, neesam redzējuši, bet piekrišana ir dot, jo ir vajadzīga jebkura veida informācija. Gan bija cita satura informācija, ka lūk, centrālās televīzijas programma pavisam, kā saka, neatiecas uz tēmu, tādējādi turot maskaviešus un arī liela daļa Krievijas dziļā neziņā par to, kas notiek citur. Lietuvā, Igaunijā un Baltkrievijā situācija esot pagaidām bez īpašām būtiskām. Tā tona. Jā, jūs dzirdējāt Dzintra Kolāta balsi. Es necelšos, jo mums tā saruna tad būs tāda ilgāka, un mēs to varētu ar sēdus izrunāt. Bet jūs dzirdējāt Dzintra Kolāta balsi. Diemžēl viņš pats tikko deva ziņu, ka dažu veselības ķibeļu dēļ viņš nevar atnākt. Bet te ir pietiekoši plašs loks cilvēku, kuri strādāja un kuri cieši saistīti ar Salaspils Pagrīdes studiju, kuras raidīšanai augustā būs 35 gadi. Un jāsaka, ka varbūt arī pateicoties šai studijai, šis pučs, kurš varēja beigties ļoti bēdīgi, beidzās ļoti labi ar Latvijas neatkarības atgūšanu. Un te arī ir viens eksponāts, kas varat atsauc atmiņā to laiku. Te ir tāda pudeli uzrakstu Svansī, Gulbju ezers, jo tajā laikā oficiālie padomju kanāli raidīja Gulbju ezeru. Mums lielas cerības, ka Maskava drīz atkal raidīs Gulbju ezeru, ja noziedznieks, kas tur sēž, netiks tiesāts Hāgas tiesā. Bet tuvojoties tai 35. gaddienai kopš mūsu neatkarības atgūšanas, man liekas, tas ir viens unikāls stāsts par to, kā šīs divas dienas Pagrīdes studija Salaspilī darbojās un kā viņa netika nopēlēta. Augstākās padomes preses centrs Aleksandrs Mirļins arī atceras, ka mēs bijām pie Baltijas karapgabala ģenerāļa Kuzmina. Tas jau bija uz puča beigu izskaņām, un viņš bija ļoti nervos. Viņš teica, es zinu, jūs tur raidāt. Ja es būtu gribējis, es būtu atradis, bet no acīm redzot, visticamāk, viņš nebija nopēlējis, kur šī studija atrodas. Un tas bija pateicoties diezgan labi izstrādātam krīzes plānam. Jo ideja, ka varbūt mums slēgti visi informācijas līdzekļi, to jau mēs sapratām janvārī. Es pats janvārī atgriezos no Amerikas un pēc tam Zviedrijas uz barikāžu noslēgumu ar 2 Zviedru valdības sagādātiem raidītājiem. Nezinu kādu viļņu, bet viņi bija tādos lielos čemodānos. Man vajadzēja pārvest pāri padomju muitai. Un tur bija arī tāds viens incidents, kas domāju, ka man saņems ciet ar visiem tiem raidītājiem. Es viņus atvedu, es pat nezinu, vai viņi tika iedarbināti, bet kaut kur viņi tika droši vien novietot arī tad portīvi. Viens ir muzejā. Šeit. Viens eksemplārs. Pat atrodas šeit, ja? Tad Anna jāprasa, jo man mājās bija ilgi čemodāns stāvēja, kurā bija tas raidītājs, un es domāju, čemodāns ir, raidītāja nav. Bet tad jau janvārī, domājot par krīzes plānu, tas pirmais, man liekas, impulss bija, kad mēs ar Škaparu sākām domāt, ka ir jābūt kaut kādai alternatīvai iespējai, ja visas raidītājas slēdz. Un preses centra vadītājs atnesa tādu sazīmētu schēmu ar kvadrātiņiem, kam vajadzētu dot informāciju, kur vajadzētu darboties raidītājiem. Bet to tehniskais izpildījums bija arī ļoti, man liekas, komplicēts. Aigars Semēvits, radioinženieris, to pastāstīs varbūt labāk, bet mums arī muzejā bija tāds interesants atradums, ka muzeja vadītāja Annai piezvanīja cilvēks no Valmieras, un izrādās, ka viņš ir tas Latvenergo inženieris, kurš ir nodrošinājis šos sakars, viņam Latvenergo priekšniecība teikusi. Tāpēc arī šī sistēma bija tehniski diezgan, laikam grūti tajos laikos atkožama gan armijas, gan valsts drošības komitejas struktūrām, jo signāls tika raidīts no šī Latvenergo strateģiskas ēkas, kur tā neaizskarama, pa iekšējo telefonu, kā telefona signāls uz Valmieru, kur savukārt šis inženieris bija norganizējis signāla raidīšanu, parasti tā
tornī, parastās frekvencēs, ko cilvēki varētu visā Latvijā uztvert. Un acīm redzot, tas bija tas tehniskais noslēpums, kāpēc tik ātri nespēja mūsu pretinieki šo radiostaciju atrast. Un varētu teikt, ka tas arī, mēs tagad svinējām Latvijas Rādio 100 gadi, ka tas ir arī viens fakts, ka Latvijas Rādio ir runājis un raidījis nepārtraukti, ka tas nav bijis pat tajā brīdī, kad bija izdemolēts un māja bija nepieejama radio cilvēkiem, ka radio darbojās. Un šeit ir bez radio inženiera Aigara Semēvica 2 cilvēki, kuri atradās šajā radio studijā, Sergejs Kruks, radio žurnālists tolaik jūs bijāt, un Uldis Cērps, kurš arī laikam visas šīs 2 dienas, cik es sapratu, pēc tiem stāstiem ir bijuši tur iekšā, un ir raidījuši to, ko nu vajadzēja raidīt, lai Latvija un pasaule uzzinātu, jo tika raidīts arī, Uldi, jūs laikam runājāt arī angļu valodā, un raidījāt ziņas arī angliski, un arī klausījāties rietumu radiostacijas, lai zinātu cilvēkiem, ko vajadzētu vēstīt. Bet pirmais jautājums būtu Aigaram tad par to iesākumu, kurā brīdī tu saņēmi uzdevumu izveidot šādu alternatīvu apraides sistēmu, ar ko tu dalījies, un kā tas vispār sākās, kurā brīdī? Tā, labdien visiem, ko sāksim ar to, ka ideja par šo alternatīvu apraidi pēc janvāra. Skaidrs bija, ka kaut kas turpināsies, un tas, kas bija janvārī, tām barikādēm, tur tā ir viena lieta, bet tā tas nebūs, un uzdevums saņēma tieši no Daņa Ivana un Škapara kunga. Un saņēma tieši uzdevumu izveidot kaut kādu pilnīgi alternatīvu sistēmu. Un to sistēmu mēs skatījāmies un gudrojām un pārunājām Beberģeķa mežā. Mums ir augstākās padomas Volga, aizbraucām līdz Beberģeķiem, gājām Riņķi ezeram, un tur vāckot arī viss tik apmēram izstāstīts. Kā, man bija pilnīgi brīvs rokas, dari, ko grib. Un galvenais teica, neko daudz mums nestāstiet. Lai neko apkārt neviens nekā nezinātu. Mums var pratināt, bet mēs nezinām, ja? Tā arī palikās vāckot, ja? Tā es ķēros pie darba. Var uzreiz pateikt, ka radio mājā un radio vadībai nebija nekāda sakara šo visu pasākumu. Un viņiem nebija ne mazākās nojausmas. Viņi varēja kaut tās just kaut ko, ja, bet nekādas informācijas, nekāda padoma, nekas tam līdzīgs no radio vadības puses netika nedots, nesaņemts. Strādājam mēs praktiski divatā. Cilvēki, kur uzvārds vēl nekad nav figurējis, tas ir Andris Ūze. Viņš bija mans dublieris, arī no radiotranslācijas brigādes, tāpatās inženieris, viņš vienkārši bija ēna, kas zināja, sekoja, bet viņš nekur nepiedalījās. Izņemot pašu Salaspili. Jo vienkārši kādam bija jāzina, jo vēl var pateikt to, ka nebija uzrakstīts neviens papīrgals, neviens rīkojums, neviens ziņojums, nekādas piezīmes. Viss atradās tikai galvā. Tāpatās, ka būvēja to schēmu, izveidoja, bija skaidrs, ka šī sistēma nedarbosies, jo pietiek apstādināt televīzijas torni, paņemt ciet, un ar to viss republika tiek pilnīgi pārtraukta. Vajadzēja izdarīt citu sistēmu. Tas, kā smējos, es paņēmu ideju no Gebels, kā viņš pārraidīja pa visu saviekaroto teritoriju radio. Ja? Viens raidītājs raida, otrs uztver, tas uztvertājs atkal liek savā raidītājā un raida tā tālāk. Un tā var noklāt neierobežot platību. Raidītāji mums bija tikai oficiāli Latvijas radio raidītāji, tie, kas mums bija. Nekāda atsevišķi citi nebija. Ja kaut kur raidīt, tad tikai tas Latvijas radio raida un viss. Tur nebija ko pēlēt. Viņi visi zinām, kur viņi atrodas Valmierā, Kuldīgā, Sesvainē, visos, nekur neviena vai kā nav. Bet to, kā mēs sajūdzām kopā ar netradicionālām metodēm, jā, tiem uztvērējām sajūdzām kopā tos raidītājs. Tas bija pārnedēļu darbs un tas viss izdarīts. Kas palīdzēja no tiem cilvēkiem? Nezinu, jo es joprojām nevienu uzvārdu nepierakstīju.
un vārdus es ar daļējas aizmirst, varbūt, ja pareizi pieminēja, ka Valmieras sakarnieks bija, jā, bija saruna ar tādiem cilvēkiem, bet kāds bija uzvārds, ne es esmu viņu redzējis dzīvē, ne arī, varbūt, bet visur gājās sakvēt Aigars. Piezvanīs Aigars, varbūt, un tā tur visas darbojās tālāk. Sistēmas tika uzbūvēta, tad bija no kaut kurienes jāraida. Ar no kaut kādiem apkārt ceļiem vajadzēja dabūt kaut kādu raidītāju projām uz Valmieru, piemēram, signālu. Ja? Lattelekums mums nedarīja, tas arī bija jau pakļautībā. Radiorolīnijas, kas centrs nedarīja, vēl bija divas alternatīvas sakaras sistēmas – elektriķiem un dzelzceļiem. Dzelzceļš ziņamā apsvērumu dēļ man tomēr neizsauc uzticību, jo tur ļoti daudz krievu tautības pārstāvju strādāja, vecot, ja, un izvēlamies elektriķus. Elektriķiem ir pilnīgi sasarots, mēs pat varējām izvanīties uz Igauniju un Lietuvu, kur viņiem pašiem savu sakaras sistēmas visi, ja. Un tātad no Salaspils mums piedāvāja, ka viņi var signālu nodot līdz Valmierai, un no Valmieras elektriķi iedos signālu uz raidītāju, Valmieras torni. Ja nemaldos, tur Māris bija. Radiostacijas priekšnieks. Bet es varu arī kļūdīties, ja? Es tiešām, es arī neesmu viņu saticis, tieši. Ja vienreiz netīšām mēs saskarējāmies pēc tam viss, ja? Respektīvi tāda sistēma tika uzbūvēta, Salaspilī mēs uzlikām parasti skaņas pultu un mikrofonu, un viens telefons bija, kas bija, elektriķa telefons, ja? Tas bija, nekas tehniski sarežģīts nebija, tā bija mums ikdienas darbs. Ja mēs translējam jebkuru pasākumu no jebkuras vietas, tad vienkārši bija rutīnas darbs, uzlikt tādu studiju, visu tur cauri. Un tur viņi tika iekoncerti. Mājā viņi bija gatavi. Mājā tika aizvest jau aparatūras turien, pults, magnetofons, mikrofoni, tur bija viss gatavs. Gaidījām, kad būs signāls. Augustā, jau tad, kad parādījās. Vēl gribu pateikt to, ka pirms tam, man bija noorganizēta arī žurnalisti. Vismaz kā 10, kur bija mieri piedalīties un strādāt šajā studijā. Tas jau iepriekš bija. Jā. Pārnācās, bet uz kurien jābrauc, viņi nezināja, bet viņi bija mieri, mēs esam gatavi pārvāckot, jā. Un tanī dienā, kad Anka jau parādījās Rīgas ielās, tad es sapratu, ka ir tā stunda pienākus, būs laikam jāsāk strādāt. No rīta jau 9 aizbrauc uz rādio, tur jau tās sajūktas, mēs neko nezinām, aizēju uz augstāko padomu. Tur uz preses centru, tur škapars satiek. Es saku, ko darīsim? Voi, nezinu, mēs tagad spriedīsim, bet tagad mēs vēlāk pateiksim, ko darīt. Labi, skaidrs. Aizēju apkārt uz rādio, nāk jau 2:00. Kaut kas jādara. Es saku, tiem žurnalistiem, kas man bija sarunāti, es saku, būs tād, mēs brauksim tād uz to studiju, projām. Oi, ne, es nevaru. Man ir citi uzdevumi, man ir mazi bērni, es nekur nebraukšu, katrā gadījumā 2:00 man nav neviena žurnalista, kas varētu runāt vispār bētrā, ja? Es iegāju, es nesaku, kur tev mikrofonu telpa? Nē, vēl. Jā, 19. Jā. Dienu pirms, jā. Es iegāju tu rādio, tur, man liekas, ka mikrofons vai kur es prasu, vai kāds, varbūt tās varētu, tur tāds jauns uldis, es saku, angliski, ka runāju? Jā, runāju. Es saku, esam mieri. Kāpēc nebāckot? Braucam, jā? Jā, jauns puisis, jā. Viņš saka, labi, braucam, jā. Es Moskvišā viņu iekšā, bet mans mājām vēl jāizbrauc. Aizbraucam kaut kur uz Pārdaugavu, tur paņēma kaut kāds mans, mēs krekli vai Soma, vai kaut kur tam. Tad es braucu viņu uz Salaspilu. Aizbraucu uz Salaspilu, vēl bija no rādio viens inženieris, līdz, Aivars Štengels, tas jau slēdz visu tur kopā, jau gatavojas, es braucu apakaļ, Vulds jau bija Salaspili, braucu apakaļ meklēt kaut ko, kas varētu runāt, Aizēja rādio māja gandrīz kā izslaucīta. Neviena nav valsts. Viss aizdīt mājās.
Neviena nav. Nu, kas reminēs, Dzintris esot teicis, ka vajagot, tad viņš varot arī runāt kaut kur. Es teicu, pasazvan Dzintri, pa ceļam pirms rādio viņu jau pārķer, iesēdi mašīnā un braucam prom uz Salaspili. Aizbraucam tādu, kā stāvam, zinu, ka toreiz bija ļoti karsts. Ļoti karsts, bija silti. Neēdamā nekas nav līdzvads, ko, vienkārši kā stāvēt aizbraucam, ja? Tā, iekārtojamies gaidam, vadskot, ja? Ko vēl es atklāju, ir interesanti fakti, vadskot, ka tā telefona, vienīgā, kas tur bija, tad mūsu rīcībā nodots, ja? Var sazvanīt radio telefonu centrālu. Un no radio telefonu centrāls var izzvanīties laukā uz jebkuru numuru. Tas nozīmē, un jūtās, ka tie, kas mūs meklē, ja? Tie meklē, kas zvan no radio, ja? Jo tas zvans apkārt tur nevarēja tikt, ja, un tāpēc nevar atrast, no kurienes zvan, ja, zvan no radio, ja. Labi, to sakārtēvis darbojas, visi kārtībā. Ar torņiem visi norunāts tā, ja pazūd pamats signāls, mēs jau laižam muziku, un jūs slēdzat to muziku klāt, un mēs dzirdēsim, ka jums ir muzika, mēs attiecīgi arī tālāk raidīsim. Nāc jau nakts vidus, skaidrs, ka krita televīzija, krita tornis, Ulbroka, Ulbroka vēlāk bišķiņ, jā, vaskot, Ulbroka, jā, un pēc tam, vaskot, saprat, ka mēs jau projām skanam, jo tur bija vēl maz sviltībiņas, bet tas nebija īsti mans darbs, vaskot, ka to toni arī mazliet pat telefonu līnijām varēja apiet, vaskot, ja, telefonu līnijā, tas bija alternatīva, vaskot, radio oficiālam kanāliem, ja. Tas toni apturēja, vaskot, bet tomēr tas raidīt vēl skanēja, ja. Un tad jau, vaskot, kad jau tur nāca tas Olmons iekšētnī rādio, to jau mēs ēterā jau dzirdējām, vaskot, jau, ko no rādio mājas. Es saku, tad liekam virsū lentes, vaskot. Lentes mums bija nosacījums, ka lentām jābūt latviešu valodā, lai var atpazīt visātnī rādio ēteri, sistēmā, lai var atpazīt to momentu, ka tā ir Latvijas radiostacija, ja? Latviešu valodā, lai dziesmas, ja? Daudziem mums nebija 4 ruļas, 4 stundām. Tā muzika. Tik ilgi mēs nebijām domājuši, ka būs jādarās. Bet, nekas mēs liekam to muziku virsū. Omans ienāca iekšā radio mājā, signāls pārtrūk. Mums jau muzika skanēja. Pēc 50 minūtēm es jau dzirdu, ka Valmieras raidīties jau sāk strādāt. Nebija nekādas komandas, nekādas. Mums nonāca, kā pārtrūks tas signāls, viņš slēdzās klāt un vispārējās. Un tāpat ķēdīt, ka 2 stundu laikā visa republika tika pieslēgta klāt. Un viss skanēja, vaskot, nopēlēt. Kā tu nopēlēs? Nav jau kur nopēlēt. Salaspilī nekas jau neiet gaisā, ja, vaskot. Un tas tomēr ir augstvieguma tīkli. Tas nav, vaskot, tāds kā, kaut kas, vaskot, ja. Tā mēs tur raidījām, vaskot. Tā, ka jau, vaskot, spēka nāca uz galvu, vaskot, jau gandrīz 24 stundas bijām noraidījuši, vaskot. Cītīgi Uldis strādāja, Dzintris strādāja, tad saucām beigās palīgā no radio mājas tur kādu, vaskot, lai daudz nomainītu, jo tāpēc nervas slodzi diezgan šausmīgi, vaskot, visa, un galvenais, trakākais ir tas, ka nav jau ko raidīt. Nav, vienkārši informācijas nav nekādas, pilnīgi. Paldies Dievam, pieslēdzās augstākās padomas preses centrs, un tad tie mums gatavoja, un par to pašu vienīgo telefonu mēs arī saņēmām tuvāku informāciju, un pat tiešās intervijas, vaskot, mēs tur ņēmām no viņi mums sazvanīt, vaskot, izdevās. Un, tā, vaskot, un tā mēs, vaskot, 36 stundas bijām tīrā ēterā. Kamēr atkal atskanēja ēterā Latvijas himnu, mūs vienkārši atslēdz no turienes. Bet tā kā neko sīkāk, vaskot, pat cilvēkiem tiešām viņi pārāk daudz nebija, bet viņi bija daudz, ja? Bet es tiešām nezinu ne vārdus, ne uzvārdus, jo nekur nekas netika pierakstīts, jo, ziniet, es pateikšu atklāti, tas viss notika citā valstī, un bija citi likumi. Mēs bijām teroristi, mēs bijām sagrābuši viss svētāko, ko var iedomāties, ja? Rādio sagrābt, ja? Tā kā tur tās sekas jau varēja būt diezgan dažādas. Vienīgais, kas ar tām sekām interesēs, bija kolāts. Naktī viņš saka, klausies, vai mums ir kaut kāda garantija vai drošība? Saka, nekādas nav, nekas nav. Es saku, tikai, ja mums kāds nenodos, vaskot, ja. Tā kā
Pēc tam jau, kad vēlāk atbraucot tev nākošā māja, tev pat pārtika atved, un varēja kaut ko uzēst, tāds sadzīves. Bet, 36 stundas tas bija diezgan smagi, jā. Jūs, Aigar, tu visu laiku bijāt, ja to tekstu Jā. Tur vajadzēja kaut ko vēl koriģēt vai regulēt vai kaut kā? Nē, viss gāja. Es pats gandrīz klausījos šito te brīvo Eiropu vai Amerikas balss un rakstīju uz papīra lapiņas, ko diktoriem rakstīt. Jūs arī kā žurnālisti? Jā, piehalturē, jā, kā tur saka, jo diemžēl, jāsaka arī, kad nekādu palīdzību, izņemot preses centru, mēs nesaņēmām. Lai gan radio mājā bija cilvēki, no radio bija nozīmēti, koordinēt darbību ar šo mūsu studiju. Ja? Cilvēki pat bija sūtījuši informāciju viņiem, ja? Bet līdz mums tā nekas neatnāca. Jā. Kurš bija pirmais, kas sāka runāt ēterā? Dzintrs. Dzintrs, tur tā Dzintra valsts. Jā. Skanēja. Tad varat... Uldin, tas jautājums ir, tā kā jūs, laikam, pirmais bija drosmīgais, kas turien devās. Ko jūs tur ieraudzījāt, kad nokļuvāt Salaspils studijā? Vai vispār kāds bija tās sajūtas? Pirmkārt, jāsaka, es tur tiešām nokļuvu varbūt pārpratuma pēc, jo tajā laikā nebija, kā varbūt, var teikt, ka bija kaut kāds saraksts ar cilvēkiem, kuram uz to studiju bija jādodās, bet viņi atsimredzot nesajūt pienākumu to darīt, un es tam piekrītu, jo man likās, ka tas ir interesanti, un es biju arī jau bijis Latvijas radio janvāra laikā, tā kā man bija aptuvens priekšstats par to, ko nozīmē būt žurnālistam, teiksim, no apstākļos, kas nav viennozīmīgi. Tas pirmais, ko es atceros, ir tas, kāpēc mēs braucām uz manām mājām, bija tas, ka bija šķita ļoti svarīgi. Man, protams, ka nebija nekādas tur 36 stundu mugursomas vai tam līdzīgi. Tas termins parādījās pietiekami vēlāk, bet man bija pārliecība, ka ir nepieciešams paņemt līdzi radioaparātu, lai varētu kaut ko klausīties. Jo tas bija arī pieredze no manas bērnības, ka vismaz ziņas BBC angļu valodā neviens nezāģēs. Ja? Tas bija viens no galvenajiem. Man liekas, ka manā 36 stundu somā, ko es salasīju 5 minūtēs, principā viņi sastāvēja no radioaparāta un dažām drēbēm. Aigars nebija padomājis par radioaparātu? Bija. Mums bija kā 3-4, bet visi bija darbā nepārtraukt. Tad ir jāsaka, ka tas brīdis, es atceros, kas bija īpaši varbūt nozīmīgs bija, un es tur vispār atrados tikai tāpēc, ka tur vajadzēja kādi, kas māk lasīt angļu ziņas. Tā kā man tā bija mana galvenā funkcija. Dzintris atbildēja par latviešu un krievu valodu, jo viņa krievu valoda bija labākā manējā. Un tad es atceros, kā tas raidījums raidīšana tika sākta, jo to varētu vislabāk Dzintris atstāstīt, bet mēs laikam studijā bijām tajā laikā 2. Un mēs arī dzirdējām tieši to brīdi, kad pārtrauca raidīt Latvijas radio, jo viņš tiešām bija izvēlējies pārtraukt savu raidīšanu ar Latvijas himnu, kas, manuprāt, no vienas puses bija ļoti svinīgi, no otras puses paradoksāli, jo mēs turpinājām to darbu. Bet katrā ziņā vienkārši, lai iezīmētu to faktu, ka Latvijas radio ir kā objekts ieņemts, tas bija droši vien ļoti svarīgi un darīt ar himnu noteikti bija pareizi. Jo man tā himnai skanot bija tikai viena doma, kas notiek ar tiem maniem kolēģiem tur, jo mēs jau to tad nevarējām tik ātri uzzināt. Faktiski to mēs uzzinājām, manuprāt, ka diezgan drīz dēļ tā, ka tie telefoni bija. Bet tā bija tā viena galvenā doma, kas tolaik bija galvā, jo varbūt, ka, teiksim, paradoks, kā tas ir salīdzot ar šiem laikiem, ir tas, ka tagad faktiski tie visiem cilvēkiem, kas ir svarīgi kritiskās funkcijās, viņi zina, ka viņiem ir jābūt uz vietas. Viņi zina, ka tas darījums ir tāds, ka viņus nevar iesaukt armijā, jo viņiem ir jābūt savā darba vietā, bet savukārt viņi arī zina, ka viņi nedrīkst pamest valsti. Viņiem tādā vietā ir arī jāatrodās, ja viņi ir to kritisko funkciju veikšanā. Bet tolaik mēs droši vien, ka to sistēmu kompensējām ar ļoti lielu patriotismu devu un vēlmi piedalīties. Varbūt tas tā arī ir no tā, un, protams, ka tas, kas bija ārkārtīgi fantastiski, ka tajā vietā bija iespēja strādāt diennakti, jo tur bija iespēja gulēt, un par pārtiku tiešām, kā jau Aigars pieminēja, varbūt tika padomāts dienu vēlāk, bet tas netraucēja, principā, mums normāli funkcionēt, jo kafija bija. Teiksim, tā mana funkcija bija lasīt ziņas angļu valodā, lielā mērā to, ko Dzintris no augstākās padomes preses centra pierakstīja, to es pārtulkoju, un arī no otras puses, otrā virzienā apkopot informāciju par to, ko ārvalstu mēdīji raksta par notiekošo un ziņot par to, savukārt gatavot ziņas, ko Dzintris var latviski nolasīt.
Kāds bija tas sajūtas? Tā vienkārši iedomājos. Jūs taču nezināt, kas notiek Latvijā, kas notiek Latvijas rādio. Nebija tāda stingzinošas bailes arī, tās neziņas sajūta? Protams, tas viss bija. Es atceros arī to faktu, ka toreiz, kad Aigars Veda, mēs bijām divatā, un Aigars Veda man ar savu automašīnu Moskvičs, man jāsaka, bet es atceros marku, bet neatceros krāsu. Balts. Un tad to, ko es ļoti skaidri atceros, bija tas, ka tad, kad mēs braucām par Salu tiltu un tad mēs redzējām, kā pretējā virzienā jau brauc Krievu bruņmašīnas. Vai ne? Teiksim, tā kā mūs neviens neapstādināja, bet bija pilnīgi skaidrs, ka Krievu bruņmašīnas šeit ir. Vai ne? Teiksim, viņu ir daudz salīdzinoši. Viss rumbuli bija pilnvats, kad viss Maskavas iela bija pilna. Jā, braucot uz turieni varēja redzēt vienkārši kolonas ar Krievu bruņmašīnām, kurām droši vien ir uzdevums ir braukt uz Rīgu. Un tas bija tā, teiksim, tas bija, ja jautā, kādu faktu dara neomolīgi, tad, teiksim, ja redz liela kolona ar Krievu bruņmašīnām, kas brauc galvaspilsētas virzienā, tas droši vien, ka kontributē pie vispārējās stāvokļa. Otrs bija tas, ka, protams, ka visiem bija zināms, ka varbūt ārkārtīgi slikti, ja mūs noķer. Nebija zināms precīzi, cik slikti, jo, teiksim, ar daudziem kolēģiem arī fiziski izrēķinājās, kas atradās Latvijas televīzijā un Latvijas rādio. Tā kā mums bija skaidrs, ka šo te mūsu darbību droši vien, ka pozitīvi neviens nevērtēs, ja mūs noķers vai atradīs. Tā pašā laikā arī bija tā interesantā sajūta, ka šis ir tas moments, kurš ir jāizmēģina, jo droši vien, kad otra tāda momenta iespējams, ka vairāk arī var nebūt. Tad tagad ir visiem jādara tas labākais, ko viņi tanī brīdī var izdarīt. Teiksim, tādas īsumā bija tās sajūtas. Un jūs, Sergej, jūs bijāt tajā brīdī Latvijas radio studijā, kad ieņēma? Nē, studijā es nebiju. Tā nebija mana diena. Pirmdien es nestrādāju, un tā kā pēc svētdienas piedzīvojumiem es vēl piecelos, un uz rādio es atnācu kaut kur, neatceros, 1, 2 dienā. Pa ceļam redzu cilvēki tramvajā klausās rādio, domā, un maz cilvēku, tas klusums domā, kaut kas ir noticis, bet pats rādio strādādams, es, protams, rādio neklausos. Notikumus nezinu, tikai, kad šķērsoju radionāmā soli, uzzināju, ka tas cilvēks, kurš man to pateica, bija ļoti priecīgs, ka vismaz to vēsti atnesa man kā pirmais cilvēks. Un tad vienkārši sēdējām redakcijā un gaidījām Semēvics, pie mums viņš neatnāca. Palikām bez darba, tā mēs sēdējām, nekāda tur rīkojuma nebija. Un studijā jau bija cilvēki, tā ka man tur ko nebija pa kājām maisīties un grozīties. Mums pa dienām bija, nedēļas dienām bija sadalīts tas darba laiks. Bet tad atnāca cilvēks no televīzijas un pateica, ka televīzijā vajag translē CNN un vajag tulkot krievu valodā. Tad es aizgāju uz turieni. Un tas bija tūlīt pēc 19. Es redzu, ka helikopteri jau lidinās virs televīzijas studijas, bet eju uz priekšu, un tad mēs satikāmies ar desantniekiem tieši vestibilā. Un dabūju pa galvu, bet visus izveda televīzijas žurnālistus no studijas, un ar kaut kāds paziks, no kurienes parādījās, vai tas televīzijas autobus bija mazais, aizveda mūs uz centru, tas bija 19. Augusts, līdz ar to visi mani piedzīvojumi joronīgi beidzās. Un tad nāca 20. Augusts otrdiena, kaut kas ir jādara, bet nekādu kontaktu, nezinu, kurš atrodās. Aizgāju vienkārši uz centru, nezinu ko, un satiku kolēģi. Kolēģi informēja, ka šajā brīdī Universitātes aulā notiek sapulce Svītriņa algas izmaksāšana, jo tas bija 20. algas diena. Kasieres bija iznesušas algu no radionām, redz, katrs dara savu darbu godīgi. Tad tieši tur diezgan daudz cilvēku bija sanākuši no radio. Un tad jautājums par to, kurš brauks un aizvietos Dzintri un Uldi
Bet tas izskanēja publiski visu darbinieku? Nē, tur noteikti kaut kā mums atlasīja tos cilvēkus, kuriem bija pieredze strādāt tiešā ēterā. Tas vēl retums tobrīd bija. Nu, mēs kaut kādu, nezinu, 4, 5, 6 varbūt cilvēki bijām. Nu, tad kurš tur brauks? Nu, tad 2 cilvēki, es un Elita Milgrāve. Nu, protams, bez dzimta stereotipiem te neizteikt Elita Milgrāve. Tad ar 2 tašām, ar visādiem produktiem nodrošinājāmies uz ilgāku laiku posmu. Tas bija tas svarīgākais. Nu, tad neviens nezināja, kur tas notiek, uz kurieni jābrauc, kas tur notiek. Mums tikai pateica, ka 4 jābūt dzelzceļa stacijā un tad kaut kur jābrauc. Un tad kaut kā, to es momentu neatceros, kā mēs noskaidrojam, ka jābrauc ar. Nu, baigi tādi sazvērnieki ar vilcienu. Jūs uzdevums braukt līdz Salaspils stacijai. Mēs braucam līdz Salaspils staciju, un tur mūs jau sagaidīja uz perona un aizveda ar to pašu Moskviču. Nē, nebija Moskvičs, Tur bija bišķi labāk. Volga. Ko? Nē, Volga nebija. Nē, bija busiņš, elektriķi busiņš, jo tas Salaspils vietējais, viņi vienkārši braukāt, tas bija droši, ka viņi var braukāt ar aizskaļiem pie loga, ko tāds oziks, ko tur bija, viens mums radio cilvēks, Ants Ūs bija aizbrauc pretim, viņš zināja, ka pēc izskata pazīst, pēc izskata pazīst, ka tie ir radio cilvēki, un tos tad, jāņem ciet un jāved šurpast, ja. Pēc izskata. Pēc izskata, jā. Tiešām nezināja ne vārdu, nekas, kas brauks, ja. Kas brauks, nezinājām, ja, pēc izskata, ja. Nu, pēc izskata. Mums pazīst bija pateikts, mums bija pateikts uz perona atrasties, 2 vilcieni sen jau aizgājis, 2 cilvēki staigā pa peronu. Tā vēl tas busiņš diezgan ilgi braukāja pa Salaspilu, tas nebrauc pa taisno pie mums, tā ritīgi izbraukāja, kamēr viņš aizbrauc it kā uz savu garažu, un tad tur šie kā pārā. Mani šī gadījumā izbrīnīja tas, kā tā sistēma var nostrādāt, jo nebija taču kabatas tālruņa, te jaunāki cilvēki, kas to nevar iedomāties. Nekāda iespēja sazināties, taču būtībā nebija. Kā tas varēja darboties? Tas jau bija iepriekš tā ļoti labi pārdomāts, vai operatīvi? Es nezinu, kuram cilvēkam piezvanīt caur to radio centrāli, ja, ka vajadzīga ir palīdzība, ja? Jo mēs zinām, ka tā sanāksme notiek, aulā notiek, un ka tur varētu kāds arī būt ar mieru, mieru kaut ko darīt un piedalīties, ja? Un caur tev vienkārši par to pašu vienu telefonu līniju piezvanīja kādam, un tas pateica tālāk, un viss, nekādu, ne internetu, ne mobīlē telefonu, par tiem jāizmirst šādos gadījumos. Arī mūsdienās tas tā varētu būt, Jā, kad tas viss ir pieejams. Jā. Kad tas viss ir iespējams, tomēr arī tāda mācība ir šim laikam, ka var to konspirāciju un loģistiku izdomāt arī bez palīgierīcēm. Jā, tieši tā. Sergej, jūs nonācāt līdz tai vietai, ka jūs nokļūstat, kas ir vesels tomēr detektīvs stāsts, ja, divi vientuļi cilvēki, kurus pazīst, ka viņi no radio un viņus vadā. Varat pastāstīt, kādas jūs sajūtas, ko jūs ieraudzījāt, kad ieradāties tajā studijā? Uldis sēdēja, runāja, kolāts runāja. Jā, kolēģi strādā, gan skaņa operators, gan žurnālisti, un vienkārši niezēja rokas. Šie negribēja iet prom no mikrofona. Nezinājām, kā viņam likt iet gulēt un atpūsties, bet, man liekas, 6 tad mēs pēcpusdienā nomainījāmies un sākam savu darbu. Un tad, baigais uztraukums bija, 19. 20. naktī nevarēja gulēt, bet tad, kad sāk strādāt, tad viss ir ok. Tad kaut kā tu jūti, ka tu kontrolē notikumus, viss notiek, un varbūt arī piedodiet arī profesionālas kaut kādas iemaņas, ka tev tomēr jādara savs darbs pie mikrofona, un tādu uztraukumu un jautājumu par to, kas ar mums notiks, ja kas, man liekas, man nebija, jo darbs tomēr palīdz. Tā mēs ar Elitu arī strādājam divatā un laidām tos nedaudzos mūzikas ruļļus pa apli, jau gandrīz no galas iemācījāmies, ko tur dzied. Bet mums bija ko teikt īstenībā. Mēs tur ik 15 minūtes, man liekas,
gājām, kā saka, ēterā un kaut ko lasījām. Nē, pat biežāk. Pat biežāk. Pat biežāk bija informācija. Un galvenā problēma bija, lai papīra pietrūkst, pierakstīt tekstiem, taču ir jābūt. Un rakstā mašīnas nav, tad jāraksta glītrakstā lieliem burtiem, lai tu visu var izlasīt, bet papīra pietika, aprakstīts bija diezgan daudz. Tad sazvanījāmies ar augstāko padomi, bija naktī arī sazvanīšanās ar godmani ministru padomē. Tā to mēs informāciju ieguvām, tad ieraudzīju leģendāro radioaparātu, tur spīdola bija, ļoti mājīgi, man mīļākais priekšmets manā bērnībā bijis, un tad sāku klausīties radio Svaboda, respektīvi reportāžu no Maskavas bija, un tad pierakstīju, ko viņi saka, un tad ar elitu latviski, krieviski, angliski mēs lasījām to informāciju, tad arī dzirdējām to ziņu, kā Latvijas radio ziņo, kā nolasa radio Svaboda. Tā bijusi mūsu funkcija, vismaz tāda, lai citiem žurnālistiem, ārzemju žurnālistiem būtu uz ko atsaukties. Jūs pieminējāt to, ka tajā laikā bija maz cilvēku, kur strādāja tiešajā ēterā un runāja paši un vadīja raidījumus. Es pieņemu, jums bija ziņas, ko jūs saņēmāt, skaidrs, tās var nolasīt, bet jums jau vajadzēja aizpildīt laiku arī ar savu viedokli, ar kaut kādu, varbūt arī tādu apziņu, ka cilvēks vajadzētu iedrošināt, ka viņi nav pašlaik vakumā, ka ir daudz, kas domā līdzīgi viņiem. Vai tur bija kaut kāda arī tāda, pašradošais darbs, koncentrēšanās uz kaut kādas, pārliecības paušanu? Nē, es domāju, mēs to nedarījām, jo mums bija pietiekami daudz informācijas, tā kā vienu brīdī viņa iziet tiešā ēterā pa telefonu, un tad kopsavilkumu uzrakstām un lasām to vairākas reizes. Tā kā galvenais bija tas jau, kā šī balss skan, ka radio strādā. Un tad parādīt šo personisko, tas būtu bijis liekas. Bet tas arī nebija vajadzīgs, tīri tehniski bija ar ko aizpildīt ēteru. Kā jums, Ilde? Nē, es pilnīgi piekrītu, jo tajā laikā, ja paskatās uz tiem cilvēkiem, Dzintrim bija tā personība, ka viņš varētu arī spēlēt to lomu to laiku kā talk-show vadītājs. Bet man tāda pilnīgi noteikti nebija. Elita Milgrā varbūt arī to būtu varējusi darīt par Sergeju, es nezinu, bet katrā ziņā mēs jau vairāk definējam tomēr kā ziņu žurnālistus, nevis kā talk-show vadītājs vai vēl pasargties influencerus. Tā kā tad mēs bijām ļoti tehnokrātiski, manuprāt, ar to, ko mēs darījām un centāmies balstīties uz faktiem. Faktiski, tur mēs ļoti centāmies pieturēties pie tā, lai visu, ko mēs sakām, būtu pamatots faktiem, lai tīpaši, ja mēs varējām pārraidīt kaut ko no augstākās padomes preses centra, mēs to darījām. Mēs citējām parasti piemēram, ziņu avotus, respektīvi darbojāmies tā, kā būtu jādarbojās kuram klasiskam ziņu žurnālistam. Sazvanīties ar rietumu valstīm vai žurnālistiem jums nebija iespējams. Jo es atceros, ka janvāra barikāžu laika sākumā brīvās Eiropas korespondents Mihails Bombins pat atradās augstākās padomes preses centrā un arī pat manā kabinetā un tiešā veidā ar telefonu ziņoja Brīva Eiropa, ja viņš bija korespondents, ziņoja to, kas notiek. Jums tādas iespējas nebija sazināties ar kolēģiem? Nē, nebija vajadzības. Es saku, materiāli bija gana daudz un Anta Buša preses centrā, augstākās padomes preses centrā diezgan labi intensīvi strādāja, tā kā informācija ir bijis ko stāstīt, un galvenais šī, kā Uldis teica, ir faktoloģiska informācija, un neko no sevis tur mums nevajadzēja pielikt, un galvenais saglabāt mierīgu balsi, kā tas ikdienā notiek. Neparādīt to, ka ir tāda psiholoģiski ar kaut ko izcila diena, bet darbs notiek. Un balss nedarbēja? To klausītāji var pateikt. Ceru, ka nē, jo pārtika bija. Un, kad cilvēks ir pāēdis, tad arī balss labi strādā. Un viss bija kārtībā. Jums bija arī jāpārraida par mūrnieku, par šoferu mūrnieku, kur pirmo nogalināja. Nē, tas ir janvārī. Jā. Vēl tāds viens jautājums, kas man liekas arī domājot par šī brīža krīzes situāciju, ka tu nezini, karš, kurš iesācies, kad beigsies, kad beidzot būs Gulbju ezers. Tā laika sajūta jums, cerība,
jūs laikam teicāt, ka domājat, ka 4 stundas, iznāca vismaz 3-6 stundas, bet noteikti doma bija, ka cik ilgi vispār tas varētu vilkties? Dienas, nedēļas? Nu, pirmkārt, jo es tiešām necerēju, ka tomēr tik labi izdosies. Ja? Es tiešām cerēju, 4 stundas, labi, 4 stundas būs, gan mums atradīs. Ja? Tā kā pagāja jau kāds 12 stundas, tad bija skaidrs, ka mums neatradīs. Un tad jau vajadzēja pārorientēties uz kaut kādu citu veidu darbību. Ja? Tad jau vairāk intervijas, telefona intervijas jau tur sāk likt, bet cik ilgi strādāt, cik bija jāstrādā. To tik nevar pateikt, cik ilgi mēs strādāt, ja? Kamēr būtu jāstrādā, tik mēs strādāt. Tas viss tik ātri notika, ka grūti tagad atcerēties. Atceros momentu, tā es sapulcē Universitātes aulā 20. augustā, kad teica, ka jā, diktofoni visiem ir, vajag pierakstīt visādas liecības, kaut kāds pēc tam noderēs, jā, ir arī pagrīdes raizteceri, tur var nosūtīt, kaut kur pēc tam nospēlēt, bet tas viss diezgan ātri beidzās, to es momentu ļoti labi atceros. Mēs jau aptuveni pēc 1 naktī neatvadījāmies no klausītājiem, pateicam, ka tagad ir nakts un miers un nekas nenotiek, un mēs tagad raidīsim ziņas, iesim ēterā ne tik bieži reizi pusstundā, jā, tad tomēr ne pa 15 minūtēm mēs bijām. Jo jāskan arī balsī īstenībā, jā, nevar būt tikai mūzika. Un tad it kā mēs izdomām ar Eliti, ka tagad varbūt arī pagulēt mazliet varēs, bet es klausījos Radio Svoboda, un toreiz tieši šajā brīdī ap 2 naktī sākās īstie notikumi Maskavā, un tad man momentāli bija skaidrs, ka jā, ka tas viss ir beigas. Un tad mēs atgriezāmies ēterā un atkal jau intensīvi strādājam pēc šī brīža, bet priekš manis jau 2 naktī viss beidzās. Jau iestājās tāds pilnīgs miers. Un Uldis bija, faktiski visi no sākuma līdz beigām, no pirmās līdz pēdējai minūtē. Jā, faktiski, bet tas, kas bija interesanti, es domāju, ka ļoti būtiski runāt, visiem patīk pa Gulbi ezeru runāt, jo tajā laikā tiešām tie paskatījās uz to sabiedrības noskaņojumu, ne tikai Latvijā, bet es domāju arī Maskavā, tad tomēr tie visi pučisti bija nedaudz tāds viegls svešķermenis, un tad visā, kas notika, bija arī viegli absurduma elementi. Piemēram, tas faktiski, iedomājieties, teiksim, ka puča laikā atļauj tādu radio darbinieku tautas sapulci, teiksim, Latvijas universitātē. Tas ir pilnīgi normāli, teiksim, ka cilvēki žurnālisti nāk kopā, diskutē stratēģijas un ka tas viss tiek pieļauts. Tā kā tādi elementi droši vien, ka tas bija uz vieglas parodijas robežas, bet tā pašā laikā tas bija arī ārkārtīgi nopietni, jo, protams, ka, teiksim, uz ielām bija karaspēks un tā, bet tie cilvēki toreiz tur likās tik ļoti nedabiskās vietās, teiksim, visi ir šī, teiksim, puča komanda, kas bija Maskavā. Viņi likās ļoti, ļoti nedabisks, teiksim, veidojums. Un ar vēl Borisu Pugonu, kur vēl var atrast, teiksim, tipiskāku antilīderi, teiksim, tā kā tas bija varbūt tā, bet protams, ka tas arī lielā mērā skaidro to atšķirību, ka tā sabiedrība bija tik ļoti citādāka nekā tie pučisti. Un es domāju, ka tā ir viena tā lieta, kas, diemžēl, tagad ir mainījusies. Ja mēs... Jā. Vēl, ir visu laiku, gatavojoties X stundai, bija tāda doma par pēdējo vārdu, kas ir jāpasaka. Mēs nezinām, kā beigsies. Es zinu, ka Latvijas rādio glabājas mans ieraksts viens, ko bija paredzēts palaist. Es nezinu, pie kā viņš glabājās vairākās vietās. Ja pēkšņi kas, un tur bija tās instrukcijas, kas būtu jādara. Bija arī runa, mūsu prescents atceras, ka vajadzētu ierakstīt pēdējā brīdī Gorbuna augstākas padomes priekšsēdētāju un Godmani. Lai viņi pasaka, ka ir kaut kas noticis un ka ir jāturpina pretošanās, ko mēs tajā brīdī darīsim. Vai arī jūs bijāt sagatavotais studijā, tam pēdējam vārdam? Nebija mums tā. Kāds pēdējais vārds? Mēs tikai sākam strādāt. Jā. Tad jums tomēr, tā kā nebija tās fatālās nolemtības sajūtas, ka vienā brīdī vajadzētu. Pilnīgi ne. Es vienīgais ceru, ka nākšot, man liekas, bija jau 20. dienos, kad Maskavā tanks 2 kolonas nostājas viena pēc otru, ja? To radīja jau
brīvā Eiropā, kas nostājas vienu pret otru un nekustās vairāk, ja? Es saku, ziniet, čaļi, iz ziepes mums nāksies vēl ilgi strādāt. Tieši tā es pateicu, ja? Un tad jau bija skaidrs, ka jāsāk jau ritīgi, vajadzēja savu papildus spēku, un vēl tādi interesanti momenti, kā sadarbība ar ārzemēm, šiem raidstacijām vai žurnalistiem. Naktī armijas armijnieki iegāja pie Godmaņa kabinetā, ministru kabinetā, ja? Un tur viņiem notika sarunas, un tur kaut kāds ieročus paņēmās, bet Godmans palika uz vietas, ja? Es dabūju telefonu sarunu ar Godmanu, un mēs viņu ierakstījām. Un Godmans pateica, ka nekur viņš nav atkāpies, valdība strādā, viņš ir savā darba kabinetā, un, kā saka, viss notiek, ja? Un mēs to sākām griezt, to ierakstu ik pēc brītiņa, ja? Un pēc brīža mēs no brīvās Eiropas, dzirdam, atsaucoties uz Latvijas pagrīdes rādio ziņu, Latvijas valdība nav kritusi. Tā bija jo brīvā Eiropa atsaucās, tad viņi mums arī bija klausījušies, diezgan nopietni, kas ir, un tā ziņa atsaucoties mums, ka nav kritusi. Tas nozīmē, ka mums bija arī tā atgriezniskā saites sajūta, ka jūs kāds klausās, ka tam ir jēga, ka tās ziņas kaut kur aiziet un cilvēkiem tas vajadzīgs. Tas jau profesijai piemīt. Ja mikrofons ir ieslēgts, tad tev ir jārunā, un tu zini, iedomājies šo auditoriju. Bet, pateicoties, mums tur laba komanda bija neliela, mēs tur mierīgi strādājam un rullējam pa visu republiku, un pateicoties arī Aigara humoram, sangvīns. Es arī kādu anekdoti izstāstu, tā atmosfēra bija tāda radoša un darbīga. Nekāds nolemtības mums tur nebija. Arī mēs tas galvenais uzdevums bija, lai Latvijā ir miers, ja? Lai, ja skan radio, tad cilvēki ir diezgan mierīgi, ja? Un izņemot Rīga bija švakāk dzirdam, ja? Bet pārējā republika, viņas tā kā viņi ikdienā dzird, ja? Un kā cilvēks saka, vai mēs rakām kartufeļus un vagā mums bija radioprāts, mēs klausījāmies, ko jūs tur raidiet, ja? Tas bija noskaņojums, ja? Kā cilvēki, jo nemaz arī ārpusē satraukums nebija, jo radio strādā. Un tas bija galvenais mērķis, kas bija vajadzīgs. Tā bija tāda, zinām, cerības ar atceros, kas radio skan, ka tomēr mēs dzīvojam, ka mēs pastāvam, tas svarīgi. Starp citu, tu pieminēji to ministru kabineta sazināšanos ar Godmani, un šodien vienkārši ar starpnieku dabūju tādu interesantu faktu no Edvīna Inkēna, kurš toreiz bija Ivar Godoviņa padomnieks, ka Baltijas karaglobāla komandieris ģenerālis Kuzmins zvanījis un paziņojis, ka ministru kabinetam jāizskar baltais karogs. No karoga nav, vismaz palagu izkariet, ja, ka jūs padodaties. Un Godmans līdz viņam atbildēt, ka ministrs kabinetā baltu palagu nav. Tas bija arī tā, es domāju, tā cilvēka tāda spītība. Egils Levits sauc par valsts gribu, ka mēs tomēr padoties negribējām. Bet varbūt, ka tas viens, ko jūs varētu resumēt, būtu par to, kāda mācība bija tai radiostācijas darbībai. Es domāju, ka varbūt, ka ieies nākotnē šis fakts par to divas dienas pagrīdes režīmā strādājušo staciju, ko nenopēlēja nekāda PSRS pēcdienesti, kā tāds hrestomātisks pretošanās piemērs un paraugs, kā vajadzētu pretoties, ka tas vienmēr jebkurā gadījumā iespējams. Bet kā jums liekas, kas šis notikums bija, ko tas māca mūsdienās? Ko vajadzētu ņemt varbūt tagad vērā no tā, ko jūs sapratāt? Katrā gadījumā, ja gribi kaut ko labu uztaisīt, dari pats vai ļoti mazā cilvēku lokā. Nekādās sanāksmēs un ar protokoliem un tālīdzīgi neko labu neuztaisīs. Jā, tad zin, ko arī darīt, ja, jo tāpēc, ka vienmēr būs kāds opozicionārs, kas teiks, nē, tā nevar, mums vairs šitā, un gala rezultātā nekā nav. Un informācija uz visām debes pusēm, kur tik vien aiziet. Tas ir tāds mācība, un nepaļauties uz tradicionāliem sakariem.
Un vēl viens tāds, ko ir vairāk jādomā par informācijas iegūšanu. Labi, mums palēmējās, mums bija tāds augstākās padomas preses centrs, ja? Ja tā nav atskot, es te pārsēju zvanīju uz Tautas fronts atskot, štābu atskot, arī šit atskot. Nu, viņi arī deva kaut kādas ziņas, deva atskot mums atskot, bet, nu, tās bija ļoti lokāls, tepat tās ap Vecrīgi, ja, bet, nu, informācija tas ir, tā ir pats galvenais. Tas viss organizētos, es domāju, tas vēl prasīja kādu, nu, labi, ka tas nenotika, jā, bet žurnālistiem diktofonu jau bija, un materiāls jau bijām iedrošinātais apulcē gatavot, un kaut kādā brīdī atrast ceļus, kā visu to dabūt arī līdz studijai, un tas notiktu. Nu, jā. Un, Uldi, jūs, laikam, esi jaunākais. Kāds jums ir sajūtas tagad ar tādu laika distanci, domājot par to, ka jūs piedalījies tādā vēsturiskā notikumā, leģendārā būtībā? Nu jā, man tolaik bija 20 gadu, un es biju students. Nu, droši vien, ka tas svarīgākais ir, ka lai šādos satricinājumu brīžos būtu pietiekami daudz cilvēku, kuriem sabiedrībā uzticās, kuri var sēdēt radio studijā. Un tas mums paveicās, jo tajā laikā bija tāds raidījums Mikrofons, kurā es arī sāku savu karjeru tajā laikā, un tad es pēc tam pārgāju uz ārzemju raidījumu redakciju, bet tur strādāja gan Zintris, gan arī Elita, un arī Sergejs bija pazīstams kā radio žurnālists, un tā uzticība starp žurnālistiku un sabiedrību bija tajā laikā ļoti liela. Un par ko ir prieks, ka tagad Latvijas radio ir viens no tiem mēdījiem, kas ir saglabājis vislielāko sabiedrības uzticību. Un man tiešām gribētos, lai tas tā arī ir, jo krīzes laikā šī uzticība noteikti noderēs. Tā ir tā viena lieta. Tā otra lieta ir tāda par to struktūru pret improvizāciju, ka droši vien, ka krīzes laikā ir vajadzīgi pietiekami daudz cilvēku, kas māk improvizēt. Un Aigars, man liekas, šajā gadījumā ir vienreizē labs piemērs, ka krīzes gadījumā ir jābūt kaut kādai instrukcijām un gatavībai, bet ir jābūt arī spējām pietiekami improvizēt no tās situācijas, kāda ir. Jo, tas, ka nebija pārtiks, bija viens no piemēriem, bet tas netraucēja mums normāli funkcionēt, bet jo to vienmēr var atrisināt kaut kādā veidā, kas arī tika atrisināts. Un trešais varbūt tomēr par to, ka šādiem risinājumiem kaut kādā veidā ir jābūt un jādomā par pašiem sliktākiem scenārijiem, jo varbūt pats sliktākais scenārijs neiestājās, jo tomēr Latvijas valsts, teiksim, daudzas institūcijas turpināja funkcionēt arī šī puča laikā, kas ir paradoks, priekš manis. Bet savukārt mēdījiem uzbruka, var teikt, no mēdījus pirms izslēdza Saeimu un ministru kabinetu. Tā kā tas ir ārkārtīgi interesanti. Līdz ar to, teiksim, šeit no tādas, teiksim, sabiedrības gatavības viedokļi tiešām ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt, teiksim, pietiekami šo te mēdīju neatkarību, spēju kritiski domāt, un rīkoties veidā, kas veicina sabiedrības uzticību, nevis sabiedrības polarizāciju. Jūs jau pieminējat to mēdīju izslēgšanu pirms izslēgtas valsts institūcijas. Un te tagad jautājums arī jums varbūt studijā būdam. Vai jūs atceraties to brīdi, kad augstākā padoma pieņēma konstitucionālu likumu, kuru mēs nezinājām, kā darīt zinām cilvēkiem? Es nemaz nezinu, vai jūsu studija bija tā, kas to nolasīja, vai jūs saņēmāt viņu? Viņi jau bija beiguši, Nebija, jo radio vēl bija okupēts. Nē. Mēs mēģinājām nodibināt telefonu līniju uz augstāko padomu, ja? Neatkarīgi par to visu jau darīja paralēli tam, ja? Bet Berķis jau bija uz tās sienas traukšanu jau lasījās, ka mums jau nebija jau gatavs. Mēs pēc tam viņu dabījām tekstu un nolasījām viņu. Jūs nolasījāt? Jā. Vai bija kāds īpašs sajūts, ka jūs lasāt konstitucionālo likumu, ka augstākā padome ir pasludinājusi, ka Latvija beidzot tik beigus pārējais periodu un ir pilnīgi brīva? Nē, nebija. Tās ir normāls rezultāts sagaidāms un darbs ir padarīts un mēs jau daļ tā tur studijā sēdējām. Augstākā padomas darbu padarīs, mēs viņu paziņojam visu atkur. Sergej, jūs arī studentiem mācāt pasniedzat, tas joprojām. Vai studentiem arī tiek stāstīts par šo pieredzi un par šo unikālo gadījumu? Tagad tas ir daudz kur aprakstīts, viņi to var izlasīt arī. Bija diezgan liels tāds apraksts pirms vairākiem gadiem. Uz katru jubileju tas viss notiek, arī žurnālā ir. Tā kā stāstīt to. Vienīgi, kas jāatgādina studentiem, jo runa par to ir, tad
Viss ir atkarīgs visādi šādas x stundas un neprastās situācijas ir atkarīgs no tā, ko tu iepriekš ir darījis. Ja tev ir pieredze, tad uz to pilnīgi var paļauties. Tā ka nevajag sagatavot nekādus atvadu vārdus un tekstus. Ja ir pieredze, ja tu proti savaldīt, arī aktieriski sevi, tad, kad vajag, tas viss atnāk. Jo galvenais tev ir šī uzturnētā prakse, iekšējie emocionālie resursi un tas viss noteikti tas nostrādā. Un pēdējais jautājums par jūsu atgriešanos parastajā radio studijā ikdienā pēc šī darba Pagrīdes studijā. Tā es atbraucu kādos 10 vakarā uz rādījumāju. Tikko kā bija pārslēgušies, ja, tad es sapratu, ka vairāk To es nebiju ko darīt. ka tur vairs nav ko darīt. Nē, palikās dežūra brigāde, bija atkal trešā atbraukusi, kad man liekas bija jāvadskot, un tie palikās, es atbraucu pataisni uz rādījumāju, iegāju tur vadskot, bet tādā pilnīgā bezspēkā, tad viss tas izskats bija, paskats tur bija diezgan dramatisks. Es aizbraucu mājās, vienkārši liku uz gulēt. Jums brīdienas nepienācās Ulda un Sergeja par virsstundu darbu? Prēmiju samaksājumu žurnālistu savienībām. Tāds interesants gadījums par tām prēmijām mēs runājam, ja. Televīzijā tika rīkota puču dalībnieku balla. Protams, arī radio darbinieki tika aicināti, ja, bet tie, kas strādāja, tos neuzaicināja. Kāpēc nenāca? Es neviens jums neteica. Jā, tas ir interesanti. Jā, varbūt, mēs tā esam izgājuši cauri apmēram tam, kas notika, un varbūt tas ir svarīgi, ka šeit šādā gandrīz pilnā sastāvā ar cilvēkiem, kas strādāja radio Pagrīdes studijā, jo ir 3-5 gadi pagājuši, un to liecinieku kļūst arvien mazāk tam visam, tāpēc tas arī jāpiefiksē, ka vēl atceras mums pagājuši gadu Viļņā, tā kā lietuvieši atzīmēja savu neatkarības deklarācijas 35. gadienu, un viņi tā, likumu, un viņi teica, šī ir pēdējā konference un pēdējā svētku, ko organizējam mēs, tad jau, lai to dara citas paudzes, ja tās to darīs. Tāpēc tas bija svarīgi. Bet varbūt, ka noslēgumam vēl kādam ir radušies jautājumi. Jā, lūdzu, Velta. Man ir jautājums Dāņi tev un Škaparam, mīļajam, kurš nav ar mums. Kā jūs paredzējāt, ka vajag veidot šādu studiju? Kāpēc jūs Aigaru uzrunājāt? Tur jau Aigars pateica to jautājumu, ka tas viss tautas fronts un toreiz augstākās padomas spēks bija decentralizācija un radošums, ka rīkoties katram patstāvīgi. Šeit jau arī šajā pašā ēkā, ka tautas fronti pieņēma lēmumus, nekas jau netiek nekādi papīri rakstīti. Viss sāka darboties decentralizēt, tas, ko pieņem, ka cilvēki paši to darīja. Un varbūt, ka labi ir, ka tagad arī mūsu bruņotajos spēkos ir tā, ka vairs nevar pateikt, ka jāpaliek savās vietās. Komandieriem ir tiesības krīzes gadījumā rīkoties pašiem atbilstoši situāciju. Un man liekas, toreiz arī bija Aleksandrs Virlins, kurš vadīja preses centru. Es saprotu, ka viņš bija viens no tiem, kas ierosināja veidot šo alternatīvo struktūru. Škapars bija, jā. Protams. Es domāju, ka tā doma pieder Jānim Aleksandra. Tā doma pieder Jānim Škaparam pēc janvara notikumiem, kad mēs zaudējām preses namu, kur visi laikraksti ir bijis. Bijām sapratuši, ka bez mēdījiem tā lieta neies uz priekšu. Un tieši Jānis Škapars bija tas, kas vairākas institūcijas iesaistītajā krīzes komunikācijas plāna izveide. Es biju atbildīgs par 3-4 virzieniem, pārējais es nezināju, tāpat, ka tagad kolēģis stāstīja, ka labāk pat nezināt. Un tā ideja, ka Pagrīdes raidstacija būs vajadzīga, bija balstīta uz to janvāra pieredzi, ka principā mīdī var atņemt, ja kas. Ja. Boris Kolesnikovs man nesen izstāstīja fotogrāfs, ja, izstāstīja gadījumu, kad augusta viņam prāta ienāk, ka vajadzētu dabūt fotogrāfiju, kur varētu būt tā kā tēls tam, ka mēs palikam bez mīdījiem. Un viņš aizbrauc uz preses namu augusta. Kaut kādu veidu tur pierunāja tomaniešus, un viņi ielaiž tipogrāfiju, un ir tā fotogrāfija, kur tā liela tipogrāfijas mašīna stāv, un vienkārši viņa stāv, ja, tad, kura vēl, jūs esat redzējuši tas attēls, ja. Viņa stāv, tas nozīmē, ka dzīve bez mēdījiem apstājas, ja, un tad jāda Škapars, paldies vēl tam. Mēs pirms pasakumu ar Dainu runājam par to, ka tas bija tas Škapara plāns, ja, un paldies par jautājumu, es domāju, ka mēs arī Škaparu varējām atcerēties šodien. Jā, lūdzu.
Kāpēc šovakar nav Lauris Liepa, kas ir kā tika solīts, un kāda bija viņa loma tajos notikumos? Es saprotu, ka Lauris Liepa nebija šajā pagrīdes studijā, bet viņš bija viens no pēdējiem vai pēdējais cilvēks, kas tika izdzīts no radio nama tajā laikā. Un tāpēc mēs vēlējāmies, lai viņš šodien ir, jo viņš zināja, kas tur notiek, bet viņš nevarēja dažādu apstākļu dēļ sazinājāmies. Jā. Man sarežģītas dilemmas visādi pasākumi paralēli. Tā kā Lauris zināja, un viņš par šo pasākumu zina. Tā kā. Bet par šiem te augusta notikumiem arī šīs sarunas, tas, ko jūs runājat, iespējams tiks izmantots, tiks publicēts grāmatā par, kā žurnālisti atceras Augusta puču, kam vajadzētu iznākt šī gada augustā tieši uz puču 35. gaddienu, un šai grāmatai Lauris Liepa ir apsolījis arī savu rakstu. Un Sergejs, es arī ceru, ka apsolījis vai apsola, un Uldis arī. Un ar Aigaru arī mēs vienojamies, kādā veidā mēs Aigaru stāstu ieliksim, lai tas tomēr paliek nākotnē kā tāda pamācība, instrukcija, arī liecība, ka neviens mums neko nedāvināja, ka mēs to izdarījām paši, un ka liela loma tam bija, par kāpēc mēs tā runājām, bija žurnālistiem, jo arī par janvāru puču ir iznākusi žurnālista atmiņu grāmata, un tur priekšvārdā arī ir rakstīts, ka Latvija diezgan unikāla valsts, kur tagad jau 26. gadu Saima, neatkarīgi no tā patīk vai nepatīk, kāda partija to stūrē, žurnālisti tiek aicināti janvāra barikādēs un godināti. Pie ugunskura, pēc tam iekšā, dalās atmiņās. Kaut kas tāds pirmās brīvās Latvijas laikā, tā tika godināti lāčplēši, kur saņēma lāčplēšu ordeņus. Tad tas ir kaut kas līdzīgs, ka varbūt neviļus, varbūt viļus, bet varbūt arī pateicoties pašiem žurnālistiem, valsts ir visu laiku spiesta apzināties, cik tā žurnālistu un mediju loma ir ārkārtīgi svarīga. Un sevišķi tas parādās ar šo radio piemēru, ka laikā, kad skan Gulbju ezers, šo Gulbju ezeru skaņu pārtrauc arī mūsu pagrīdes raidītājs, kurš apliecina gan Latvijas valsts, gan arī Latvijas radio runāšanas un raidīšanas nepārtrauktību. Ja vairāk tādu jautājumu nav no publikas, tad paldies!